Sveiki! Te Jūlija Puķe! Tātad šīs dienas video būs ļoti exciting video. Tas būs vairāki hair haki priekš jūsu matiem. Un es šos hakus neesmu špikojusi, es pati viņus izdomāju, tāpēc ir garantija, ka viņi būs ļoti labi. Klausieties vēl, paliekiet. Tātad es izveidoju Askafem, ja jūs vēl nezinājāt. Es savā Instagramā, ja kas man ir Instagrams, ja jūs arī to nezināt, visi linki apakšā, bet jā, man ir Askafem. Jautājiet jautājumus, es arī atļauju anonīmos, tāpēc, ka savādāk neviens man negrib jautāt. Bet, nu jā, neko citus nevarētu piebilst, tāpēc uz priekšu. Ja tev vajag krāsainus matus, bet tev nav matu krāsa un tu negribi vilkties pie friziera, vienkārši nokrāso ar gošām. Tas ir ļoti labs un veselīgs veids taviem matiem, bet vienīgā lieta ir tāda, ka tev jābūt ir taukainiem matiem, jo ja tev nebūs taukaini mati, tad tas neizdosies. Tātad, ja tieši tev šodien ir taukaini mati un ak vai tu nezini, kādā hairstyle viņus likt, tad man tev ir risinājums. Tad vienkārši uzliec savus matus ponytail, pielako visus, šitā kā es rādu, ja, pielako visus matus, un tad vienkārši izņem ārā to ponytail, un tad tev būs ļoti skaists frizūra, un teiksim tā, ka šis ir tagad ļoti stilīgi, un tas ir ļoti labs veids, kā padarīt taukainus matus skaistus. Vēl viens veids, kā nokrāsot savus matus, ir ar lūpu krāsu. Jūs varat arī krāsot, protams, savas uzacis vai tā, bet, jā, vēl viens veids ir lūpu krāsā. Ja tu vēlies lokainus matus, izmanto šo tehniku. Vienkārši dari ar šādām kustībām, sabužini tos matus, un tad tev viņi izskatīsies ļoti, teiksim tā, bedheadīgi, kā tagad ir modē teikt, un ļoti skaisti. Bet, ja tu vēlies taisnus matus, tad šis ir, kas tev ir jādara. Tad vienīgais, kas tev būs vajadzīgs, ir gludeklis un mati. Un, it's pretty self-explanatory, ko jūs tagad darīsiet, jūs vienkārši gludiniet matus. Jo pēdējā laikā ir daudz lifehaki, ka var ar matu taisnotāju izgludināt drēbes, kāpēc nevarētu ar gludekli izgludināt matus. Paldies, ka noskaties šo video, un aizmirst nospiest like, kā arī subscribe, komentē apakšā video idejas, ja man nav ideju. Tā!